Par dambiem. Tātad man dots uzdevums dot skaidrojumu par dambi rekonstrukciju. Es mazliet gribu apstāties pie pagājušā gada notikumiem, tātad par plūdu sekām. Bija tā, ka bija cietuši aptuveni 120 mājokļi, gan Ogres upes kreisajā, gan labajā krastā. Šobrīd tātad tiek veidots aizsargdambis, kas aizsargās tos mājokļus, kuri ir Ogres, Plūsmas, Peldu, Zīļu, Ievu un Līču ielās, jo šeit tie ēku bojājumi bija vislielākie. Pagājušā gadā tātad tika izsniegti vienreizēji pabalsti ēku īpašniekiem, tiem, kuri bija deklarēti, un tiem, kuriem šī īpašuma piederēja. Tātad pabalstus saņēma 26 mājokļu īpašnieki, un summa bija 52 631 lats. Patiesībā to, kuri lūdza, lai viņiem dod pabalstus, tādu bija vairāk, bija vēl 14 mājokļu īpašnieki, bet pabalstus piešķīra tikai tiem, kuriem tiešām bija īpašuma tiesības uz šiem mājokļiem, kuri bija deklarēti un kuri tur dzīvoja. Līdz ar to tātad 14 tādi, kur arī bija pieprasījuši viņu pabalstus nesaņēma. Tātad ņemot vērā to, ka valsts tātad solīja no ārkārtas līdzekļiem piešķirt finansējumu šiem gadījumiem, jau sākot no pavasara tātad notika pārunas, un šis finansējums tika saņemts, bet diemžēl diezgan vēlu tika saņemts tikai augusta mēnesī. Un līdz ar to iznāca tā, ka nācās gan projektēt, gan veikt būvdarbus, gan veikt iepirkumus, gan drīz vai visu vienlaicīgi. Līdz ar to tātad šī projekta realizācija tika sadalīta 4 kārtās. Tātad pirmajā kārtā tātad ir 600, tagad toreiz bija Latvijas, tagad ir pārvērsts eiro, bija 600 395 eiro. Otrā kārta 1 572 000 eiro un trešā kārta 478 000. Patreiz tātad es jau teicu, ka projektēšana norit vienlaicīgi ar būvniecību. Patiesībā neviena no šīm kārtām vēl līdz galam pabeigta nav, bet plānojam, ka būvniecība tiks pabeigta jūnija mēnesī. Visas 3 pirmās kārtas. 2013. gadā pašvaldība saņēmusi finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem 930 558 eiro, kā arī saņēmusi kredītu 390 983 eiro. Trešās kārtas būvniecībai pašvaldība 2014. gadā saņēma kredītu 1 423 761 eiro. Tātad pašvaldības ieguldījums sastāda 43% no kopējām izmaksām. Bet reiz mums notiek pārunas par 4. kārtas būvniecību un vairāk kārt esam griezušies valdībā par finansējumu saņemšanu vai vismaz daļas finansējumu saņemšanu šās kārtas būvniecībai. Pagaidām jautājums ir atklāts, vienreiz esam saņēmuši atteikumu, esam rakstījuši vēstuli atkārtot. Lieta tāda, ka patreizajā finansējuma ietvaros tas, kas ir izdarīts, tas patiesībā aizsargā plūdu skarto zonu tikai tajā vietā, kur Ogres upē ietek norupīta. Tātad šī vieta būs pilnībā savesta kārtībā. Bet lai pilnībā aizsargātu šīs zonas iedzīvotājus, ir dambja rekonstrukcija jāveic pilnībā. Jo ir pilnīgi acīm redzami, ja netiks veikta 4. kārtas rekonstrukcija, kas ir attiecināma uz pārējo dambja daļu, tad, ja atkārtosies līdzīgi, un pat ne tik līdzīgi mazāk plūdi nekā bija pagājušā gadā, šāda tipa sekas, kādas bija, var atkārtoties.
Patreiz ir veikti iepirkumi gan būvniecībai, gan būvuzraudzībai, gan autoru uzraudzībai. Un tātad šī summa, kura mums vēl ir nepieciešama un kura ir pieprasīta, tā ir tūlīt nosaukšu. Tā. Tā ir 4. kārtā 1 310 848 lati. Eiro, piedodiet, eiro. Paldies. Kādi jautājumi? Man ir jautājums. Jūs nosaucāt 4 kārtas. Vai varat painformēt, kas ir izdarīts 1. kārtā, 2. kārtā, 3. un kas vēl ir palicis? Kāpēc tā ir sadalīts? Otrs jautājums ir, es saprotu, ka ir ārkārtas apstākļi un iepirkums ir bijis ar sarunu procedūra. Sarunu procedūra, jā. Tātad sarunu procedūra nozīmē to, ka tātad mums tika izveidot komisija un komisija pati izvēlējās tātad ievāc informāciju, izvēlējās nopietnas būvfirmas, kuras ir tiesīgas veikt hidrotehnisku būvniecību un veicam pārunas ar viņiem. Viņiem tika piedāvāti apjomi un viņi nosauca savas cenas un izvēle notika pēc zemākās cenas principa. Tātad pirmā kārta, tas ir pašas norūpītes gultnes izveide un plūdu seku likvidēšana, tur, kur dambija bija pārāvums. Otrā kārta, tas ir sūkņu stacijas betonēšanas darbi. Trešā kārta ir iekārtas iegāde sūkņu stacijai un jaunas caurtekas izbūve, tātad Ievu un Līču ielā. Tas ir norūpītas augšsacē, teiksim, augšpus Brīvības ielas. Ceturtā kārta, tātad, tā ir, un elektrība vēl, un drenāža. Un ceturtā kārta, tas, kā jūs teicat, tas ietver pārējo dambja daļu, kas ir ārpus norūpītas ietekmes zonas. Es, protams, neesmu speciālists šajā jomā, bet man, protams, rodās jautājums par to, ka mēs 3 kārtas esam realizējuši saistītas projekta norūpīti. Tā norūpītas problēma ir tā, ka veidoties plūdiem, un tie, man liekas, vēsturē uzdevās manā vismaz mūžā bijuši kādi 6, 40 gadu garumā, kur aplūst Brīvības iela un ūdens paceļās norūpītē no ogles un aplūst kādas 2 vai 3 mājas priekšienē. Par to mēs esam iztērējuši 2,5 miljonus eiro kaut kur. Un neesam pie dambja būvēšanas kā tādas, īstenībā mēs pat neesam ķēruši to klāt. Jo visi šie darbi ir saistīti tikai ar norūpīti un varbūt tās varēja izvērtēt šādu iespēju, ja mēs būtu piedāvājuši to māju īpašniekiem atsevišķi šos īpašumus, kuri aplūst norūpītē, un tas būtu izmaksājis kādu 500 miljonus eiro. Bet cik es saprotu, ka mēs 4. kārta ir tikai 4. kārta, kad mēs ķeramies kādam pie dambja. Es situāciju saprotu tā, ka mums patiesībā sakot pagājušā gadā citas izējas nebija, tāpēc, ka bija cerības uz valsts finansējumu, ārkārtas līdzekļiem, un ja mēs būtu sākuši kārtot īpašumu atsavināšanu, tas ir ļoti ilgstošs process, ko vismaz mana pieredze rāda. Un tad acīm redzot šis valsts finansējums mums būtu aizgājis garām. Situācija risināt mums nāktos tā kā tā, bet tad vajadzētu risināt pilnībā no mūsu pašvaldības. Tur, protams, var būt dažādi viedokļi. Tas ir mans personīgais viedoklis. Situācijas konstatācija, ka mēs konstatējam situāciju ar to, ka mēs principā 4. kārtu tikai tagad mēs ķersimies pie paša dambja.
Es neteiktu, tāpēc, ka mēs pieķērāmies tai pašai bīstamākajai daļai. Patreiz būs savesta kārtībā pati bīstamākā un darbietilpīgākā daļa. Tāpēc, ka tālāk pārējā damba rekonstrukcija, tā ir saistīta tikai ar zemes darbiem. Tas ir paplašināt dambi, pieaudzēt klāt kādu 1/3, teiksim, no tā vaļņa, kas tur ir, uz upes pusi, un paaugstināt no pusmetra līdz 1 metram. Tie darbi ir veicami, varbūt viņi ir pietiekami tādi maksas ietilpīgi, bet viņi ir vienkāršāki. Un ir jau tā, ka mums jau tad, kad bija saņemts finansējums un visu laiku jau nebija zināms, vai to finansējumu saņems, vai viņu nesaņems, laika daudz domāt nebija. Un mēs tātad tika pieaicinātas firmas, kuras veic projektēšanu hidrotehniskām būvēm, un secinājums bija tāds, ka jādara tā, kas tas tiek darīts patreiz. Šāds jautājums. Sakiet, lūdzu, pirmās 3 kārtas. Jūs varētu vēlreiz konkretizēt, cik tad izmaksāja tas 3 kārtas, kuras ir jau izdarītas gandrīz, ja? Jā, kuras ir gandrīz izdarītas. Kā sadalās tā summa, kas uz pašvaldību, kas uz valsts attiecās? Vēlreiz par tiem 40% nav galīgi skaidrs, kas tāds ir. Tie 43% tie ir tie, teiksim, jo mēs 2013. gadā esam saņēmuši finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem. 930 558 eiro. Tātad. Tā, un šobrīd tātad pirmās 3 kārtas kopā, tūlīt tā aptuveni. Tie ir apmēram 2 miljoni eiro. Pirmās 3 kārtas kopā. Mēs pagājuši no valsts nesaņēmām 90 kārtus. Saņēmām 90 kārtus. Man varbūt priekšlikums ir rakstveidā par tām kārtām un visu sagatavot kaut kā, un tad deputātiem vienkārši, lai mums ir informācija, lai nav mums jākavē laiks tagad nevar aprēķināt. Jā, labi, jā. Citādāk mēs par tām summām mēs vēl precizēsim. Uz domas sēdi varbūt, jā? Šitādi informācija.